Piestāj un ieklausies. Sarunu cikls Piestātne. Esiet sveicināti sarunu cikla Piestātne 2. epizodē. Mums prieks, ka beidzot esam sadūšojušies un, varētu teikt, pēc gada satikušies, lai uzņemtu nākamo epizodi. Un ja pirmā epizode mums bija ar meiteni vārdā Inga, kas, varētu teikt, ir tāds cilvēks, kas 100% popularizē mērsragu dažādos sociālajos tīklos, presē, tad liekas simboliski, ka mūsu nākamā saruna būs ar cilvēku, kurš jau pirms mēs kļuvām par Talsu novadu sastāvdaļu, apvienoja 3 bijušos novadus – Roju, Talsus un Mērsragu, jeb šos 3 novadus. Un šis cilvēks ir Elīna Stojakina. Sveika, sveika. Un tas pirmais jautājums arī būs saistīts tieši ar šīm vietām. Vai tu vari mums pastāstīt, kā tu esi saistīta ar šiem 3 bijušajiem novadiem? Jā, mani sauc Elīna. Kā es esmu saistīta ar šiem novadiem? Esmu dzimusi Vandzenē. Tātad tas jau būtu Talsu rajons, novads, pagasts. Tad, kad jau jaunības dienās jau sapazinos ar Mērsaga jauniešiem, un tad sākās visāds ballīts, tad arī mamma ieprecējās šeit Mērsagā, tad pārvācāmies uz Mērsagu. Un tagad es ar savu draugu, tagad mēs dzīvojam Rojā. Un tad ir tāds 3 stūris tagad. tā ir tas viss apvienojies. Viss ir apvienots tieši tā. Un mazliet jau pieminēja, tātad Vandzene ir, varētu teikt, tava bērnības vieta. Jā. Vai tu vari padalīties ar kādu spilgtāko atmiņu no savas bērnības? No bērnības spilgtākā atmiņā, jā, bērndārzā es negāju. Tad visus pavadīju Vandzenes mājās, Maskviņniekos pārsvarā, un tad ar kaimiņu meitenes tās pārsvarā tā arī pagāja. Tās visas bērnība tā pagāja arī turpat arī mājās. Viena pie otras, un tāpat tās arī pašā, kā teikt, centrā, tur bija draugi. Tādi spilgtākie, es nezinu, zakt olas pa kluso un taisīt kūks. Un vēl joprojām tajā vietā oži pēc vecām olām. Tas stāv no kaimiņiem vai kaut kur mājās. Pašiem, un tad ops nesaprata, kāpēc mums viss vairāk nedēļ tās olas tik daudz. Un mēs tikai ar kaimiņiem viņus spērām un taisījām kūks. Un vienmēr kā aiziet tajā vietā, kur taisījām tās kūks, un vienalga kaut vai es eju tagad, tur vēl joprojām smirt pēc vecām olām. Bet tās kūks tā zīmīgi īstenībā, zinot to, ar ko tu šobrīd nodarbojies. Arī jā. Kāda ir tava bērnības garša? Kad tu kaut ko varbūt šobrīd pagaršo ēd, un tev liekas, jā, tā ir bērnības garša, un vai vispār ir iespējams mūsdienās šādu bērnības garšu atkārtot? Bērnības garša? Es nezinu, tādu baigi neatceros, ka būtu baigi gādus saldums bērnībā. Ja bija, tad vienmēr ops cienē ar savām konfetēm, jo tā baigi tādus saldumus, tā es neatceros, ka būtu baigi pirkts mums, vai kas. Parasti opim bija trauks, kurā stāvēja konfetes, un tās, man liekas, bija kaut kāds īris konfetes, tās vairāk. Vēl jau, tad varbūt tāpēc man kaut kas ir līdzīgs ar karamelu saistās, un tāds pašai garšo karamelu kaut kas saistīts. Varbūt tas ir tas bērnības, bet tā īsti baigi tāds, baigais nav nekāds tāds bērnības garšo varbūt. Un kā tu raksturot savu skolas laiku, jau mazliet apzinātāks vecums un apzinātāks un draugi pirmie vai skola, jā, tā kā mācījos Vandzenes vidusskolā, nesanāca daudz bastot, kā citi varbūt bastoja, jo neatļāvās, jo visi skolotājs zināja, un ciemā ir ciemā, ko tur daudz bastos. Tāpat visi ātri uzzinās. Skolas laiks, es teiktu, bija ļoti labs. Man ļoti patika. Vairāk atceros gan visādi ar draugiem, visas darīšanas, padarīšanas, bet arī bija arī mīļākās stundas, un tā bija ģeogrāfija viennozīmīgi, kur Ritma Prūse vienmēr viņa stāstīja, jo viņa bija daudz kur ceļojusi.
Un viņi stāstīja pēc sava skatu punktu, kā viņi bija tās zemes apceļojis, un tad no tā man arī pašai patīk tā ceļošana. Un tā bija vienīgā, man liekas, mīļākā stunda. No audzināšana tas pats par sevi. Nu, un skolas laikā kāds lielākais nedarbs pastrādāts, kurā varētu tagad atzīties, ja varbūt kāds nezināja līdz šim. Tas nebija Vandzenē, tas bija Rīgā. Tas bija arī jāiet uz eksāmenu, uz kuru arī neizgājām. Un notika ballīt, un tad ar meitenēm, kā jau ballīties, viss, kas piederās, tad paņēmām skolā, bija kopmītnēs, bija šīs tie vecie spilveni ar tām spalvām iekšā. Tad es viņu vienkārši pa trešo stāvu logu vienkārši izpurināju. Un tad visa Nīzgales iela bija spalvās, bet pretējā daudzstāvu mājā tieši dzīvoja skolas direktora. To viss bija redzējusi. Nu, tad bija diezgan liels nepatikšanas. Un kā ar eksāmenu pēc tam? Es neatceros, mēs pēc tam kaut kad aizgājām viņu nolikt. Bet vismaz veiksmīgi, kad izdevās. Tu jau minēji, ka tev karamelis garšo, bet ja tev pašai būtu jāpasaka, tu esi vairāk saldumu mīli vai tomēr tādu... Vairāk uz sāļajiem ēdieniem. Jā, nebūs saldumu. Nebūs saldumu, bet tava nodarbošanās šobrīd ir, varētu teikt, saistīta visvairāk tieši ar saldumu. Gatavošanu un veidošanu. Kā tu nonāci, manuprāt, vispirms bija šie zefīri, vai ne? Nu jau tev ir diezgan plašs tas piedāvājums, bet kā tu nonāci tieši pie zefīriem? Es biju Mērsagā dzīvoja sieviete, un viņa strādāja Angurē, viņa arī gatavoja kūkus, un tad arī bija zefīru meistarklase. Un ar vairākām dāmām mēs svētdienā arī aizbraucām uz zefīru meistarklasi, bet tas bija tam nebija nekāds nodoms. Tur bija vienkārši svētdienas satikšanās un pavadīt labu laiku, un tas arī bija pavasaris, ja nemaldos. Bet pēc tam jau to visu receptu noliku malā, un tam vispār nepievērsa uzmanību. Tad pagāja 2 gadi, un tad pirms Ziemassvētkiem parādījās iespēja braukt ekskursijā, ceļojumā. Tas bija uz Maroku, jā. Tad es strādāju tajā laikā viesnīcā, bet vajadzēja vairāk tās finanses dabūt. Un tā sieviete, kas organizēja, bijām nedaudz iepazinušās. Un tad viņa teica, lai sāktu cept vairāk tos kārumus, un tad aizgāja. Un tad līdz ar to atmetu to darbu un ķēros pie šī. Un es teiktu, ka diezgan ļoti strauji tas viss aizgāja. Un kā tu nonāci pie nosaukuma ogas kārums? Vai tas bija vienkārši, vai tomēr bija jāpalauz galva? Tas arī bija, viss, man liekas, viss ir noticis ļoti ātri. Arī bija piedāvājums, kad var tirgot Talsos, tirzniecības centrā tirgoties, un tad uzprasīja, ka vai es nevaru savus kārumus, un tad līdz ar to, bet es jau tā viņas bija, tikai te pa vietu kaut kur pārdevus un tā piedāvājus. Un tad, braucot uz Talsiem, pati braucu uz Talsiem, un tad man pazvanīja, kad vajag to produktu, un vajag mums to ātri to nosaukumu izdomāt. Un es nezināju, ko, un es atceros pie laidas, tad es zvanu draudzenei, es saku, palīdz man ātri izdomāt, man ir jānodod kaut kāds tur logotips, jāuztais ātri, un es saku, kaut kas saistīts ar ogām, jo ogas nāk no saimniecības, un pārsvarā tikai tiek izmantots mūsu ogas, un kaut kas vajag, tad līdz ar to viņi teica, vai ogas kārums, ogas kārums ir, un kārumi arī ir, un tā arī nonāca, tas arī bija tāds 5 minūšu. Viss ļoti ātri. Bet, principā pēc šī vārda, pēc šiem 2 vārdiem tevi arī noteikti asociē un pazīst. Kā tu nonāci pie jaunām idejām piedāvājumā? Jo labi ir šie zefīri, tas bija tas sākums, bet tagad, ja mēs pasakojam līdz tev sociālajos tīklos, kur tu reklamējies, tad tas piedāvājums diezgan attīstās, un arī tu sadarbojies gan ar Ziedu kiosku, varbūt vēl kaut kur veido kādus kopīgus šos te piedāvājums. Jā, mums uz Ziemassvētkiem bija ar blakus ciemu, ar kundziņu sieru pie Ziemassvētku piedāvājums kopīgs. Tāpat tos zefīru pušķus un tādus tos mēs gatavojam sadarbībā ar Ziedu bodu Mērsagā. Kā nonāca pie vairākiem, jo gribējās pamainīt, jo cik tu vari vienu to pašu, arī pašai apnī gatavot vienu to pašu, un tad līdz ar to
sāku skatīties, kā varētu maršmelos pagatavot. Tad rakņājos pa YouTube un atradu. Labi, tos uzdabūju. Tad ļoti ilgi es gribēju dabūt, sākās pandēmija, un visu laiku jau gribēju ar šokolādi kaut ko. Tik ļoti pirku online meistarklases, nesanāca. Un tad bija mazliet kaut kādi tie atvieglojumi un parādījās viena meistarklase. Bet tā arī līdz uz naža asmens, vai tur aizslēgts ciet vai neizslēgts ciet. Un tad es tiku uz to meistarklasi, kurā mācījāmies gan marmelādes, gan maršmelos, gan zefīru šokolādē, gan zefīru konfets. Daudz tur bija. Un tad es to šokolādu apguvu, jo dzīvē ir dzīvē, jo man laikam nepatīk tas, kas ir online, kad var to visu iemācīties. Es nemāku, man vajag dzīvē redzēt tos knifus, kā izdara un viss. Un tā arī tagad ir, jā, kas man pašai prieks par šokolādi. Ļoti liels. Ļoti jauki. Kā ar šīm te darbnīcām, ko tu pati organizē? Kā tu nonāc pie tādas idejas, ka jā, tu taču arī vari padalīties ar savu prasmi? Es nenonācu vispārībā, to man uzaicināja Valdemāra pilī, bet es varu sameloties, kā sauc to vadītāju. Labāk neteikšu vārdu. Un Valdemāra pilī uzaicināja, vai gadījumā nevēlos kaut kādu meistarklasi vai kā, un tad es teicu, es nekad tādu neesmu vadījusi, un es vēl publikas priekšā varu kaut ko pamācīt citiem. Viņa teica, pamēģinās, izliksim, tad tur uztaisījām ātri čikā, kādu sarakstījām receptus, sarakstījām uz lapas un izprintējām, kaut ko mēģināju savā galvā izdomāt, kā tas ir no malas, kas man ir vajadzīgs, kādi priekšmeti vēl un kas. Un tad viņa izlika šo pieteikšanos, man liekas, bija kaut kāda pusstunda un bija viss pilns. Viņa teica, vai nevar vēl vienu? Un es teicu, jā, bet man vajag kaut kādu pauzi 2 stundas, un tad bija vēl viena, tad bija 2 pēc kārtas, un tā arī aizgāja. Un šobrīd tālākā vieta varbūt Latvijā, kur tu esi bijusi ar šiem? Tas bija, jā, pie Cēsim, bet es nepateikšu, kur bija Cēsis un Saldus ir tāda tālākā vieta, kas bija. Tu esi bijusi saistīta arī Mārtiņu Rītiņu. Mēs visi uzzinājām šo skumjo vēsti un arī tu publicēji ziņu, ka esi bijusi saistīta ar šo tik zināmo un tādu iedvesmojošo cilvēku. Ko tev varbūt nozīmē tas, ka tu tiešām guvi šo pieredzi un iepazini šo cilvēku personīgi? Jā, ar Mārtiņu Rītiņu tas bija tāds negaidīts. Atgriežoties no Anglijas, tad kaut kur bija jāsāk strādāt. Un tad man bija rekomendācijas no Anglijas darba vietas, kas bija Karalienes apstiprinātā rekomendācija, jo mūsu darba vieta bija apstiprināta Karalienei, tā beķereja. Un ieraudzīju kaut kur arī vēl laikam jau SSā, vai kur ieraudzīju šo kad tur vajadzīgs ir kaut kāds konditors viņiem, vai kas tur taisa, vai palīgs viņiem, tad es dūlu galvu aizsūtīju. Un tad, jā, pats Mārtiņš zvanīja, jo viņš ieraudzīja tieši daļu tās rekomendācijas. Bet tad aizgāju tur, man liekas, ja nemaldos kādu nedēļu, jā, tad mēs parunājāmies, un viņš tiešām ļoti jauks cilvēks un ļoti gudrs cilvēks, bet es sapratu, ka es nevaru uz šo pēc 5 minūtēm tāds saldēs gatavs. Es nevaru to laikam, man vajag laikam savu to telpu, savu laiku, kad es to varu gatavot. Jā, un tad arī Rīga Food izstādē satiku viņu, piegāju klāt, kad teicu, kad es biju pie viņa pamācīties un pamēģināju pie viņa strādāt. Tad viņš ieraudzīja, ko es daru. Tajā laikā gan man tikai viens produkts bija tikai zefīri. Bet, un tad viņš teica, ka esmu liels malcis, ka pati kaut ko dara. Un tad bija tie zīmīgie vārdi, kad labi, ka tev nepieņem darbā. Tas tā iespiedies atmiņā. Bet, jā, tas, ka Mārtiņš ir aizgājis, bet vienalga jau paliks tuč piperi. Jā, tieši tā, un tie visi viņi izteicīja.
kas iedvesmo īstenībā. Un nākamais jautājums arī ir par to, ka varbūt arī Mārtiņš Rītiņš ir bijis viens no cilvēkiem, kas tevi iedvesmoja, bet varbūt ir vēl kādi cilvēki, un ja varbūt tu nevari nosaukt vārdu, uzvārdu, bet kaut kādi cilvēki ar kaut kādām raksturīgām īpašībām, kas tevi iedvesmo darboties tālāk un pilnveidoties. Kas man iedvesmo? Es neteiktu, ka tie būtu cilvēki. Man liekas, ka tas viens tāds, kas iedvesmoja atkal, kad vajag tādu spērienu pa pakaļu, tas bija brauciens uz Austriju tieši pie mājražotājiem. Es sadarbībā ar Lauka atbalsta dienestu, un tur apbraukājām daudz dažādus mājražotājus, un kad tu tur redzi, kā viņi visu kaut ko ražo un kā viņi visi apvienojās. Ja tu aizbrauc pie viena saimnieka, tad tur ir visa tā apgabala, arī produkcija pie viņa nopērkama, un tad tu aizbrauc pie nākamā, un tur atkal ir tas pats viss nopērkams. Kā viņi tur sadarbojās. Man liekas, man vairāk tie ceļojumi ir tie iedvesmas. Tas tāpat tās aizbraucot tur vēl kaut kur, tad uztaisīja kaut kas riekst Zefīri, jo man asociējās, piemēram, ar kaut kas riekst kaut kas, tā kaut kā. Man vairāk ceļojumi laikam ir tie, kas iedvesmo. Ko nozīmē būt maza biznesa vadītājai? Maza biznesa vadītājai? Ka visu laiku ir, nedrīkst apstāties. Ja arī apstājies, tad tam ir jābūt uz īsu laiku, jo tu pats zini, ka tev tad nenāk ienākumi vai vēl kaut kā. Un ir jādomā, visu laiku ir kaut kas jauns, ir jādomā, ja tagad ir nosvinējām sieviešu dienu, tad tev ir ar vienu galvu jau jābūt lieldienās, jo tev ir jādomā nākamais. Ir tāda domāšana visu laiku uz priekšu, ir jārēķinās ar kaut ko, kas nāks, vai visu laiku ir jādomā kaut kas jauns, kaut kāds, kaut vai to pašu Zefīru vai vienalga vai Zefīru šokolādē, kaut vai ielikt citā iepakojumā. Visu laiku tu sēdi internetā, kaut ko skaties, kas ir citiem, kas ir kaut ko mēģini. Kāda varētu būt tavi ieteikumi tiem cilvēkiem, kas tikai apsver tādu domu, ka viņi vēlas kaut ko savu un uzdrīkstēties? Vai ir kādi ieteikumi no tavas pieredzes, varbūt uz kādiem grābekļiem nekāpt, vai tieši otrādi, kas būtu tie veiksmīgie pieredzes stāsti, ar kuriem padalīties? Es teiktu, ka uz grābekļiem vajag uzkāpt. Jo visu laiku nevar būt tev, ka tev ir viss tik labi, ir vajadzīgs tas grābeklis, uz ko uzkāpt, lai tu pēc tam no tās kļūdas mācies. Es teiktu, ka vajag darīt, jo ir jāizvirs sev kaut kādu mērķi. Daudz tu nezaudēsi, ja tu neriskēsi. Kā jau ir tas teiciens, kas neriskē, tas nedzers šampaniet. Ir jāriskē, sanāks, nesanāks, to mēs neviens nevaram zināt. Ir arī man tā ir bijis, kad tu uztais un tas nesanāk, neiziet varbūt kaut kā, bet nedrīkst apstāties. Ir jādomā pozitīvi uz priekšu, un ja apkārt notiek kaut kādas trakas lietas vai kas, mēģināt neķert to tik daudz pie savas sirds, un jālaiž ir, lai tas pozitīvisms iet uz priekšu pa virsu visam. Pandēmija tev bija kā lieguma vai iespēja laiks? Teikšu tā, pirmais gads pandēmijai ir jāatzīst, bija ļoti labs. Ļoti labs. Varbūt šogad ir bišķiņ mazāk, bet ir vienalga, darbs pietiek, bet es teiktu, pandēmija bija tāds, ka tajā brīdī tu varēji, it kā viss bija apstājies, tu varēji bišķiņ apstāties arī pati padomāt, tāpatās par to šokolādi, kad ieguvu, it kā nebija tās daudz tās iespējas, un tu varēji tajā brīdī kaut ko pamācīties, kaut ko apgūt jaunu, kādu brīdi to visu izmēģināt. Bet es nezinu, man tas laiks ļoti noderēja. Es slikti neko nevarēju teikt. Jau ir apnicis bišķiņ, jau gribu, lai ātrāk viss ir vaļā, un visiem jau gribās, lai ir ātrāk vaļā viss un viss pieejams. Ja kaut kādā ziņā, man liekas, mums tā dzīve ir
pavērus kaut kādas jaunas iespējas, vai arī tajā ziņā, ka mēs varam sapulcs noorganizēt nekur nebraucot, ja, un ietaupot kaut vai transporta izdevumus un paspējot izdarīt vēl daudz citas lietas, nevis pusdienu pavadīt braucot, tad stundu būt un braukt pēc man atkal pusdienu atpakaļ no kādām kaut vai arī meistarklasēm vai sapulcēm un tā tālāk. Liksim punktu darbam. Elīna brīvajā laikā. Elīna brīvajā laikā? Nezinu, šad paņem fotoaparātu rokās vai, ja ir iespēja, tad kaut kur ceļot projām vai vienkārši iet kaut kur ārā pie dabas. Pie jūras vai jūra jau ir neatņemama sastāvdaļa. Man liekas, tā prasme tev piemīt veltīt, un ka tu proti arī veltīt laiku sev, un ar tādu baltu skaudību var pasakot līdz tiem ierakstiem, kur tu esi bijusi šajās nometnēs ārpus Latvijas, vai tu vari padalīties varbūt par šo pieredzi, un kā tu vispār nonāc pie kaut kā tāda? Tas arī bija tajā pašā internetā, jau to visu atrod. Kad vari pieteikties un vajag tikai finanses sagatavot un vispārējo. Jā, tas ir tas mans brīvais laiks, kad tur es varu aizbraukt un atslēgties, kaut vai tur ir apkārt tikai sievietes, bet tu atslēdzies no šejienes un man tas ir, es nezinu, tā kā tāds ēdiets, un reiz gadā man kaut kur ir jāizbrauc projām, tad es jūtos atbrauks apkārt, jūtos, tā kā piepildīt atkal, ja es šeit esmu tā kā iztukšot, vienbrīd arī tagad rudenī bija tā, ka, vairs, nevar, neceļās rokas neko darīt, un vispār jau gribās izveidināt to galvu, un tad ir jāizbrauc un jāapskata ir pasauli, jo, arī šeit ir daudz ko skatīt, bet arī apkārt gribās aizbraukt, apsīties, kā citi dzīvo, kā citiem ir kāds viņiem tie paši ēdieni vai kas. Tā kaut kā tā. Kura būtu vieta, kuru tu nākamo vēlētos piedzīvot, apceļot? Tāda sapņu zeme? Jā. Kaut kur tur tā Japāņa, Ķīna, kaut kas tāds to pusi. Bet no tiem ceļojumiem, kuros tu esi bijusi, kurš no tiem tev vispilgtāk palicis atmiņā? Visi ir savā ziņā, ir no visiem tiem ceļojumiem, visiem ir kaut kas tāds spilgtākais, tāds palicis, bet tā visvairāk, man liekas, patika Maroka un brauciens uz Balī. Tas varbūt tāpēc, ka tas bija pārāk liels ceļojums, finansiāli arī ļoti tāls un ilgāk projām, bet tas atkal bija tas, ka, jā, es to spēju. Es spēju viņu sev saorganizēt, spēju to izdarīt, tad jau viss ir ok. Bet tas bija tāds, jā, ka tas bija tas tālākais tāds brauciens un savādāk tur ir viss un tiešām forši. Ja mēs atgriežamies pie intervijas sākuma par šīm 3 vietām, Vandzene, Roja, Mērsraks, varbūt tu varētu no sava skatu punkta pateikt, kas ir tās īpašās lietas katrā no šiem ciemiem, ar ko mēs varētu lepoties? Mērsraks un Roja, tas jau ir skaidrs, tā ir jūra, ar ko ir jālepojās un kas ir jāveido turpmāk, ir gan pārējiem iedzīvotājiem, gan pašiem vietējiem iedzīvotājiem, gan arī turistiem pieejamāku, apskatāmāku, nezinu, lai vēl vairāk, lai viņi atbrauktu un teiktu wow, un Vanzenē, es nezinu, tā, kas ir tāds kā pieejamāks, es nezinu, Vanzenē ir tā kā mēs esam tur ļoti daudz lauksaimnieki rīķi ir, tad man liekas, ka Vanzenē tik daudz visu, ko ražo un audzē, gan tie paši labības vai arī ir mairažotāji. Vanzene ir dižozola zeme. Tas arī mums ap māju ir 2 dižozoli, 1 dižkļava. Tu no dabas smelies spēku. Tā varētu teikt, jā, jo pilsēta man nepatīk. Bet tu biji arī darba gaitās ārzemēs, jā? Jā, 6 gadus bija projām. Jā, biju mazliet Amerikā un pārējie gadi visi bija Anglijā. Un tā saistība arī, varētu teikt, ir ar kulināriju bijusi?
pēdējie 2,5 gadi tā arī bija, jā, ka tie bija ar kulināriju, tie bija franču beķerējā, kur bija arī dažādas tautības. Es biju vienīgā latviete un ļoti labi sapazināmies ar visiem. Ar visu kolektīvus bija ļoti tāds draudzīgs, kad arī beidzu tur strādāt, kad atbraucu atpakaļ. Tad nākamajā vasarā arī šefs bija atbraucis ar savu sievu un mazo bija atbraukuši šeit uz Mērsagu un ciemos pie apskatīties, kāpēc es aizbraucu projām. Bet tu tādu nosodījumu no latviešiem neesi sajutusi tajā laikā, kad tu biji projām, jo man liekas, ka tas arī vēl joprojām mums ir tāds, tāds varbūt sāpīgais jautājums, tur aizbrauc uz ārzemēm, laimi meklēt. Tajā laikā, man liekas, ļoti daudzi aizbrauc prom, jo tad bija tā krīze, un tajā laikā daudzi aizbrauc projām. Tas, kā tur citi mainījās, un, ja tā godīgi man nepatika, baigi, patika kontaktēties laikam ar tiem citautiešiem, jo latvieši es laikam bija atklausījusies vai kā, bet tas, ka darbā un pēc tam arī brīvajā laikā visur mēs kopā, bija savādāk, tur nerunāja vairāk, tur nebija tur tāds kaut kāds aprunāšanas vai vēl kaut kas, tad vienkārši tur bija, citas tēmas, par ko runāja, tas bija savādāk tā. Par visu, to laiku, kas tev ir bijis, kā no tiem pirmsākumiem, kad tu esi uzsākusi šo savu, es to varu saukt par biznesu, vai kas tev ir tie galvenie atbalstītāji bijuši? Labi, varbūt šī draudzene, kas ir ideju pasviedusi nosaukumam, vai ģimene, vai vēl kā. Tā noteikti ir ģimene, arī jau aizgājušies Ops un Ome, noteikti tā ir ģimene. Es domāju, ka tie ir vislielākie atbalstītāji, jo, ja mamma neaudzētu ogas, tad man nebūtu izievielas. Ja man nebūtu brālis, tad man nebūtu, kas izvadā preci. Tomēr brālis izvadā, jo es tieši domāju, vai nav tā, ka tu esi par visu, jā? Tad kad ir kaut kādas lielās piegādes, tad man ir brālis kurjers. Viņam ļoti labi padodās, viņam ir pieredze. Jā, tas lielākais atbalsts, tā kā noteikti liels paldies ģimenei. Un visiem, kas atbalsta. Pēdējais jautājums. Tas ir tikai mans tāds novērojums, un tad tu vari pateikt jā vai nē un pamatot to. Vai Elīna ir cilvēks, kas šobrīd ir tādos harmonijas meklējumos, bet tajā pašā laikā trakulības, dzirkstelītā acīs nekad neatstāja? Noteikti tā dzirkstelīte nekad neatstāja. Varbūt viņa tagad ir mazliet pieklususi, bet es domāju, ka gan jau arī pienāks laiks, un viņa bišķiņ atlaidīs vēl. Es piekrītu tavam apgalvojumam. Jā, tā varētu būt, jā, kad sēž iekšā visu laiku tāds kaut kāds mazais vēlniņš. Viņš grib trakot, bet zin, kad arī tagad, ir tā sajūta, ka tu esi pieaugušāks nekā tu senāk biji. Bišķiņ domā ar galvu, bišķiņ uz priekšu, jo senāk tā tik daudz nedomāju par to visu. Bet, es ļoti gribētu, arī dažreiz pieļaujam ar draudzenēm runājam, kad es ļoti gribētu kādu nedēļu padzīvot vecajos laikos. Ļoti izdzīvot vēl vienreiz to visu, bet sateikoties to, tas viss notiek tā kā. Jā, ir man tāds vēlniņš vēl. Man liekas, ka to arī vajag, kaut ko no tās traklības vajag saglabāt, lai cik mums tas gadu skaitlis būtu, jo tad arī dzīve ir interesantāka. Bet, protams, man vajag sev uzsist to adrenalīnu, lai ir tas. Jo pēc tam tā pēcgarša pēc adrenalīna, ja tur es kaut ko izdarījis, vai es nezinu, tur kaut ko noballējis pa traku vai vēl kaut kā, pēc tam to atceries, to ar tādu smaidu un smiekliem, un pēc tam ir, jo nevajag sūkstēties par to, ka mums tagad neiet, vai es nezinu, mums tagad nav tas pieejams, vai tas pieejams, tas viss būs, vai tas būs bišķiņ savādāk, bet ir jādomā, ir uz priekšu visu laiku, nevar sēdēt kaut kādās tur vecās, kā mums tagad bija un kā ir tagad, un vajag domāt visu laiku, vajag tvert to labāko no tā visa. Kas būtu tas, ko tu pati varētu pateikt, Elīna, tas šobrīd tev vislabāk ir izdevies? Visā tavā dzīvē varbūt tavs lielākais sasniegums, ar ko tu pati esi lepna un priecīga? Es nezinu.
Bet tas vēl tikai priekšā. Man liekas, ka tas vēl ir tikai priekšā. Tas, kas ir tagad līdz šim izdarīts, tie ir tādi mazie, bet tāds baigais, tāds vēl nav, man liekas. Jo, katrs, ko es izdaru, kaut ko tādu, ar ko es beigās ar sevi lepojos, vai kas, tie ir tādi, bet viņi visi ir, varbūt viņus es varu pielīdzināt tādā vienā līmenī, bet tāds baigais, nezinu. Bet Elīna pēc 10 gadiem ir Latvijā? Noteikti. Es domāju, noteikti. Prom es vairāk nekur negribu braukt, ja vienīgi tikai ceļojumos, bet es neredzu vairāk sev kaut kur, kad jābrauc kaut kur projām. Man liekas, ka šeit pat ir labi. Jebkurā gadījumā, Mīš, paldies tev. Paldies tev. Piekriti sarunāties, un es ticu, ka tev vēl daudz, kas ir priekšā, un visu pasauli tev vēl priekšā ceļojumi un garšas, ko atklāt un rādīt arī citiem, jo tu tādu ļoti labu darbu dari, lai gan tu saki, ka tev saldumi varbūt pašai nav tajā pirmajā vietā, tomēr mums, kas mēs esam saldumu mīļi, ir liels prieks, ka ir kāds, kas mūs iepriecina ar šo našķi. Paldies. Un lai tev izdodas arī turpmāk. Jā, paldies. Paldies. Paldies arī jums, kas skatījāties, un tiksimies jau nākamajā epizodē. Piestāj un ieklausies. Sarunu cikls Piestātne.